Kāpēc es saku kristiešiem uz priekšu iet, lūgt, neapmierinās ar to, kaut, man jau ir normāli. Līdz draudzēs atnācis. Bībeli lasīju, jā, šonedēļ vienu nodaļu izlasīju, jā. Tas nav vajadzīgs man. Tas nav vajadzīgs Dievam, ka tu lasi un lūdz. Tas ir vajadzīgs tev. Jo tu nezini, šodien tu neatnāc uz dievkalpojumu. Jo es šodien sēju, es sevi šodien stiprinu, tāpēc, ka es nezinu, kas notiks rītā. Un cerēs tā, paldies Dievam, ka es vakar lasīju, man Dievs vakar pateica, mani uzrunāja, un es gāju, un es satiku situāciju, man tieši tas noderēja vai kādu svētru, un es dzirdējums ir tā. Man Dievs pilnīgi tā kā zināja, kam es iešu priekšā cauri. Ja tu nebūtu tur, tā kā Toms, neticīgais, viņš atnāk pie mācekļiem pēc Jēzus augšām celšanās. Un viņam visi starā, visi runā, visi priecīgi. Toms tāds nodzis, ko jūs te vispār? Viņš saka, mēs mācītam, mēs mūsu kungu, mūsu rabī redzējām. Viņš saka, ko jūs tur... kamēr pats neieraudzīšu, kamēr pirksts neielikšu, roku neielikšu, neticēšu. Ja? Viņš tāds skeptisks. Kāpēc viņš tāds skeptisks? Tāpēc, ka viss bija sapulcējušies, viss bija kopā. Šis te kaut kur, staigāja kaut kur pa tirgus laukumu. Ja? Viņam nebija laika, viņš bija ar kaut ko aizņemts. Ja? Un tāpēc tu pats zaudē no tā, ka tu neiegūsi Dievu vārdu. Jo Bībelē teiks, ja tu gribi sekmīgs būt, šodien ļoti daudz var izlasīt sekmju grāmatas, bet reāli Dieva ceļš ir daudz vieglāks. Ja tu gribi būt dzīvē sekmīgs, vienkārši pildi Jozuā 1.8. Kas šeit rakstīts Jozuā 1.8? No 7. var izlasīt, ja? Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko mans kalps tev ir pavēlies. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodās visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies. Tātad, ja tu turēsi, ja tu pasludinās šo te vārdu, ja tu dzīvos pēc tā, ko tev Dievs saka, tad tev tavi ceļi labi izdosies. Tad, kā tas saucās? Tas ir cilvēks ir sekmīgs, un tev laimēsies, ja? Man dažreiz cilvēki saka, tev laimējās ar sievu, tev gan paveicās. Tev paveicās ar to, tev paveicās par to. Tev gan ir paveicies. Zini, mums kristiešiem nav tā, ka paveicies. Paveicies tāda fortūna. Zini, kā tu iegāji spēļu automātos un tev paveicās. Tu uzspied tur to pogu, ja. Tas ir gars, tas ir fortūna, tas ir slikts gars, bet kā tas ir atnācis mūsu dzīvē? No tā, ka tu vienkārši staigā ar Dievu, tu staigā garā, tu staigā tuvībā ar Dievu, un ko Dievs var tevi vadīt. Dievs tevi var svētīt, un tu vari iziet visām grūtībām cauri, un tu vari saņemt to, ko Dievs ir tev sagatavojis, un tu nepaķersi ātrāk nekā vajag. Ja, tāpēc bieži vien pietrūkst mūsu pacietība, pietrūkst cerība, un tas viss notiek no tā, tāpēc, ka mēs nelūdzam Dievu. Bībelē teiks, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un ja tu gribi, lai tev nav, un lai tev viss dzīvē sabrūk, vienkārši pārstāj lūgt Dievu. Vien parasta formula. Gribi, lai atnāk kašmars ģimenē, atnāk sabrukums finansēs, attiecībās, sāk viss bojāties. Vienkārši pārstāj lūgt Dievu. Tas atnāks automātiski. Redzējis, ka atnāks tumsa, Sātans ir atnācis sagraut, izpostīt. Jā. Dievam ir uz tavu dzīvi ļoti labi plāni, viņš ir izplānojis, viņam ir, tāpēc šeit ir teikts 28. pantā, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Tad mūžīgs nodoms vai nodoms no mūžības. Tad bija mūžība, un Dievs redzēja jūs katru. Viņš redzēja mūs katru. Un kad viņš to redzēja, viņš tā domā, jo Dievs nedara neko bez nekā, tā vienkārši haotiski. Jo tad, kad radās pirmā diena, otrā diena, Dievs jau pirms mūžības viņš jau izdomāja, kas būs pirmajā, kas būs otrajā, kāds tas būs, kā tas izskatīsies, tāpēc, ka viņš to vārdu teica, tajā vārdā jau bija viss ielikts. Kādam tam visam ir jābūt, ja? Kādiem dzīvniekiem, kādiem putniem, kādām zivīm, tur tiem tūkstošiem.
viņš jau gribēja iedot to pašu brīnišķīgāko, pašu labāko. Un kaut gan tas labākais, viņš atnāks arī tādiem ceļiem, nevienmēr viss tā kā mums būs saprotams. Ja? Bet te ir teikts, ka mums visas lietas nāks par labu, ka tas viss būs priekš tā, lai es nonāku līdz tām lietām, kuras Dievs bija paredzējis manā dzīvē.